Čau, mani sauc Aneta Sietiņa. Esmu meitene no laukiem ar lielām ambīcijām. Šobrīd esmu šķērsmetēja, un jūs jau laikam to visu zinat. Noteikti vislielākā pārliecība bija tajā, kad man patika lietas mest. Jebkas, kas tas bija, man patika viņas mest. Man patika īstenībā jebkura disciplīna, kas vieglietikā bija, izņemot skriet garus gabalus. Tas bija ļoti grūti jau bērnībā, kā arī ir šobrīd ļoti grūti. Bet jā, tā šķērsmešana noteikti pārliecinājās par to, ka man vienkārši patīk laikam redzēt, kā kaut kas aizlido no manas rokas. Es noteikti varu pateikt, ka augot laukos, bērniem noteikti izveidojās daudz spēcīgāks raksturs, jo, manuprāt, viņiem tur daudz vairāk ir jāpiedzīvo lietas, jāpieņem visādi lēmumi, jāiekļaujās kaut kādās draugu grupās. Man liekas, ka tas rada daudz spēcīgāku cilvēku. Es to vienmēr, man liekas, esmu teikusi, un es, man liekas, arī pie tā piekrītu, ka no laukiem nāk spēcīgāki cilvēki. Jā, es sportot sāku 2003. gadā. Man bija 7 gadi, tā ir 1. klasīte. Man mamma pierunāja aiziet pamēģināt basketbola treniņos iestāties un pamēģināt sportot, jo viņa pati sportoja, tieši basketbolu spēlēja. Un noteikti nav bijis neviens posms, kad es gribētu kaut ko pārtraukt. Man ambīcijas ir, kā bērnam bija ļoti liels, un šobrīd ir, protams, 10 reizes lielāks. Un nevienā brīdī nav bijis tāds periods vai posms, kad man gribētos kaut ko citu varbūt dzīvē darīt. Man liekas, ka es esmu īstajā vietā. Jā, šis vienmēr laikam izraisīs kaut kādu ļoti lielu to empātiju pret sevi, laikam kā pret sportistu, kā pret cilvēku, bet tās sajūtas jau ir mazliet, es teikšu, mazliet norimušās, nav tā, ka ļoti, bet, jo ir pavisam cits posms sācies un citi mērķi, bet sajūtas noteikti bija kaut kas ārpus uztveršanas zonas un kā es pirms sacensībām savā kladē ierakstīju, tad mazā Aneta ar tevi lepojas. Un tas skreizo sādu arī. Bet tā ir taisnība, jo es kā mazs bērns un sportists skatījos uz lieliem sportistiem, un es domāju, ka kaut es vienu dienu nokļūt tur, kur viņi ir. Un man tas ir izdevies, un šobrīd es esmu tas pieaugušais sportists, uz ko es varbūt kādreiz skatījos un izvirzītās ambīcijas daļa tā cilvēka. Noteikti, kad man tika pasniegta sudraba medaļa pasaules čempionātā, tās sajūtas noteikti bija ļoti, ļoti fantastisks. Un, kā es teicu iepriekš, tad ārpus uztveršanas zonas. Jā, es domāju, ka noteikti pasaules čempionāta sudraba medaļa bija likumsakarīgs process, uz ko tika iets, un visas iepriekšējās treniņu reizes, rezultātu treniņos un viss tas, kas tika ieguldīts ne tikai tajā iepriekšējā gadā. Es domāju, ka tas viss ir likumsakarīgi, kad tam vienkārši tā vajadzēja būt. Traumas noteikti spiež uz leju, bet un liek noteikti būt bieži vien zemākajā dzīves punktā, ja tā var to saukt, jo sports ir man visu dzīvi, un es varu teikt, ka tas tev liek atrasties zemākajā punktā, bet es domāju, ka ļoti daudz ģimene ir tas faktors, kas noteikti tev liek vēlreiz celties un nākt un darīt. Jo tie cilvēki, kas tev apkārt tic, tas jau daudz ko dzīvē maina. Jo ir viens tas, ka tu pats sev ļoti tici un tev ir tās ambīcijas un tu to visu galvā esi izdomājis un ar sirdi un dvēseli tajā visā iekšā. Bet tie cilvēki no malas, kas arī redz un patiesi tic. Nevis tie, kas no malas katru otro, trešo reizi pasaka, tu esi malacis, bet tie, kas tic arī tad, kad tev ir neveiksmes, tas, man liekas, ir tas, kas tevi dzīvē uz priekšu stum. Kad gadu garumā tas ir tās emocijas tev, tu kā sportists audzes ne tikai kā cilvēks, bet arī kā sportists, un tu tiec ar tām emocijām galā vairāk. Un es kā jauns sportists, es varētu teikt, ka ir daudz sportisti, kas ļoti satraucās, kad viņi ir jauni un viņiem ir tas lampu drudzis, vai kā viņi precīzi sauc, ka tev ir nenormāls satraukums par to.
Bet es jau no mazām dienām es jūtu to, ka man patīk tas adrenalīns, kam es gatavojos, tas darbs, ko tu ieguldi, un tad tu izēji tajā sektorā. Un tu rādi to, ko tu esi izdarījis treniņos un kas tev ir izdevies. Un tad jau tur vairāk satraukuma īsti vietas nav. Bet es noteikti varu teikt, ka tajā gadu garumā ejot, pieaugot kā sportistam, es esmu vairāk iemācījusies menedžēt to pašu procesu, kā tas sacensību, tas process notiek, līdz tu nokļūsti tajā sektorā un līdz tev ir jārāda tas, ko tu esi izdarījis. Tas ir tas, manuprāt, ko es varētu pateikt, ko es tajā gadu gājumā iemācījusies un varbūt spēju tikt galā vairāk ar kaut kādām lietām. Es teiktu, ka tā nav tāda īpaša recepte, jo to dara, man liekas, ka visi sportisti. Galvenais ir labs miegs, kvalitatīvs ēdiens, laba mūzika un ļoti, ļoti, ļoti labs noskaņojums. Tās ir tās 4 lietas, man liekas, kas visiem ir, un es tās sauktu par savu rituālu. Jo, ja tās nav, tad tu varbūt jūties mazliet izsist no līdzsvara, bet arī procesa gaitā tu to vari visu atrast. Jā, noteikti. Es varu apgalvot, jā, to pilnīgi 100% piekrītu, ka tas ir komandas darbs, lai arī tas ir individuāls sporta veids, un tu tur esi viens tajā sektorā. Un tas ir viss atkarīgs tikai un vienīgi no tevis, bet trenerim kā tādam ir ļoti liela nozīme sportista dzīvē, tāpēc, ka treneris tas, kas tev ikdienā, arī tajās grūtajās dienās vai nedēļās, viņš tev pabaksta un pastumj un varbūt pasaka pareizos vārdus, bet ģimene jau ir tas, ko tu nevari. Ģimene, man liekas, ir vissvarīgākais dzīvē, tāpēc, ka tu ar viņiem dzīvo ikdienā un viņi redz visu labo, slikto, nepareizo, pareizo, kašķīgo Aneti, sirsnīgo Aneti, un viņi redz to visu, un viņi tāpat ir tajā visā iekšā un tic tev. Tā kā es domāju, ka ne tikai sportā, vispār dzīvē cilvēki var skriet pēc naudas, pēc slavas, pēc jebkā cita, kas var apmierināt tās vēlmes, bet galu galā ģimene ir svarīgākais. Noteikti šis ir pirmreizējs pasākums būt gada sportistei. Tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti milzīgs novērtējums, jo tas ir valsts mērogā. Es ļoti, ļoti lepojos gan ar sevi, gan ar savu komandu. Un par spiedienu runājot, nē, jo, manuprāt, kad spiedienu sportists uzliek pats sev. Neviens cits tev to spiedienu nevar uzlikt, ja tu pats sev viņa galvā neuzliec. Manuprāt, es varētu ieteikt tam jaunajam sportistam, bērnam, pirmkārt ieklausīties sevi. Tas ir pirmām kārtām, ja tu esi entuziasts jau 7 gadu vecumā par to sportu, tad tu noteikti tur būsi un arī tu sasniegsi tās lietas, kas tev ir jāsasniedz. Un otrs, man liekas, ko es varētu ieteikt, ir atrast to īsto cilvēku, to pulku apkārt, kas tev tieši iedvesmo un ved uz to savu sajūtu, ko tu vēlies izdarīt, vai tu vēlies tur nokļūt. Jo būs cilvēki, kas tev noteikti pateiks, ko tu tur sapņo, bērns. Beidz sapņot, nav kāda jēga sapņot. Bet vajag sapņot. Es joprojām varu teikt, ka es 30 gados sapņoju, un man ir cilvēki, kas man sauc par sapņotāju, bet sapņos jau viss sākās. Tā ir. Pacietība noteikti ir atslēga visam. Neatkarīgi no tā, ko tu dari, vai tu esi sportists, vai tu esi mūziķis, vai tu esi jebkas dzīvē, pacietība noteikti vissvarīgākais, tāpēc, ka tas konsistencija, ja tev nebūs, tad tev nebūs nekā, bet konsistencija reāli rada tos rezultātus, un arī tajās dienās, kad nav labi un kad ir grūti un kad tev gribās vienkārši pagulēt un atpūsties vai padarīt kaut kādas citas lietas, tad konsistencija būs tas, kas tev radīs tos rezultātus, un pie tā ir jāpieturās, un tas ir tā kā viss atslēga tiešām ir pacietībā. Mani kā Aneti motivē tās sajūtas, ko es esmu sasniegusi, sasniedzot augstus rezultātus. Kā pieņemsim Tokijā pagājušajā gadā tās sajūtas, kuras es piedzīvoju,
tās noteikti nav dzīvē atkārtojams. Un es zinu to, ka, ja es darīšu darbu, tad man ir iespēja vēl kaut ko līdzīgu piedzīvot. Un tās sajūtas ir tā kā narkotikas, jā, labās narkotikas. Un tā noteikti ir man lielākā motivācija. Zini, kā ir tu jau pati tajā jautājumā, tu atbildēji manā vietā uz to, kad ja es esmu tajā lietā iekšā un ja ir cilvēkiem kaut kādi viedokļi vai kaut kādi jautājumi vai kaut kādas nesapratnes par to, kāpēc es esmu tāda vai šitāda, tā ir viņu darīšana. Nu, jebkurā gadījumā, jo es neesmu tā kā iedomīga vai es neesmu cilvēks, kas aprunājas muguras. Es diezgan ļoti bieži saku taisnību un skaļi, un tas daudziem nepatīk. Bet noteikti tā ir mana lieta, ko es daru. Un ja man sāks interesēt katrs viedoklis vai kaut kādas lietas, kas cilvēkiem nepatīk, vai es tur pamazs smaidu, vai labi, ko tagad. Tas nav tas, kas man noteikti ietekmē. Un arī nav tā, ka man tur kāds, kas tur pateiks, ka viņi tur. Pieņemsim, ir labas sezonas vai mači, un tad ir sliktas, un tad cilvēki vienmēr atradīs kaut ko pateikt sliktu. Man tas neietekmē vairāk. Man bija sākumā, tad, kad es braucu uz mačiem, un kad es biju jaunāka, un es nesapratu, kāpēc ir tik daudz negācijas par to, ko es zinu, ko es īstenībā ikdienā daru un uz ko es eju, un es nesu to Latvijas vārdu pasaulē, un kad man ir šausmīgs lepnums un patriotisms, un visas dienas nevar būt vienādas, visas dienas nevar būt labas, un tāpat atrodas cilvēks, kas pasaka, kad, ko tad viņi tur, priekš kā viņi tur aizbrauc, un turisti, un šitās te lietas, kas kādreiz mani ietekmē, es atvainojos neraustu, bet vienkārši tā ir, un man pat bija viens brīdis, kad es pēc, tas jau es tagad neatceros, U23, man liekas, vecumā, kad es biju, tad, kad es izgāju no tās U23 vecuma grupas ārā, tad es nākamajā gadā šausmīgi ņēmu pie sirds, ko cilvēks saka. Bet tas bija tāds ļoti īsts periods, jo es ļoti ātri sapratu to, ka tas cilvēks varbūt šobrīd sēž uz dīvāna un vienkārši raksta kaut ko. Un viņam tas izraisa kaut kādu prieku dzīvē, ka viņš kaut ko sliktu ir rakstījis vai kaut ko tādu. Bet tas, kad būs negācijas un būs kaut kāda neizpratne par mani, tas ir skaidrs. Jo bieži vien cilvēkiem varbūt gribās kaut ko darīt, bet viņi zaudē jau ar to, ka viņi nesāk kaut ko darīt. Un tas nozīmē, es teiktu, ka man tas nozīmē ļoti daudz, tas patriotisms un tā sajūta, kad es varu kā viens no cilvēkiem iznest to Latvijas vārdu pasaulē un likt pasaulē sadzirdēt, kad kaut kāda tur no Latvija, un mēs esam tā kā vismā tik maziņi, es nezinu, cik mums tagad iedzīvotāji ir ļoti mazi salīdzinoši, cik varbūt bija pirms 20, 30 gadiem, bet man tas noteikti rada lepnības sajūtu un tādu prieku un es nezinu, man tas kaut kā ir, un arī tā karodziņa līmēšana uz vaiga, kad bildes kaut kādas uzstājas, ka tas šķēps ir, un kad, es nezinu, tas vienkārši rada tādas lielas, skaistas emocijas, tāpēc tā ir tāda ļoti liela piederības sajūta Latvijai. Un es tiešām esmu lepna, ka es esmu piedzimusi šeit, lai arī cik varbūt cilvēki varbūt runāt, ka mums tur viss slikti un viss ir tur ekonomiski ļoti gruntē un tā tālāk, bet globāli es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka es esmu piedzimusi šeit tieši sarkanbaltsarkanajā. Tad es noteikti teiktu, ka man kaut kāds talants ir uz tieši to rīku mešanu, bet noteikti globālā ziņā es varu pateikt, ka darbs pārsit talantu. Jo ļoti bieži gadījumi ir bijuši tādi, kad ir talantīgs sportists, un viņam tas vienkārši neinteresē. Viņš tur starp citu kaut ko dara, varbūt kaut kas sanāk, bet un tad ir tas sportists, kas vienkārši viņš ir ieņēmis kaut ko galvā, un viņš dur taisni. Un viņam nav nekas gar malām vispār, kas viņu varētu traucēt. Un viņš iegulda to darbu, un runājot par mani, man kādreiz darbs bija tā kā treniņos, jo vairāk, jo labāk, jo smagāk, jo labāk, jo tālāk, jo labāk, jo ātrāk, jo labāk. Un visu laiku tu tā kā sev dzen iekšā to, ka katru dienu vajag 100%. Šobrīd kaut kā laikam ejot un laikam briedumu nākot, vai kā to varētu saukt, tad treniņu process
Jā, to sauc par pieredzi. Tas viss mainās un saprot to, ka ķermenis ir tik gudrs un viņš tev tik daudz pasaka priekšā treniņos, kad tik daudz darba, kā es darīju pirms 5, 10 gadiem, tik daudz man noteikti šobrīd nevajag darīt. Man vajag gudri strādāt un tad arī rezultāti būs. Labā apsēstība. Vienkārši man bija tā, ka man interesēja un es arī tad, kad es dabūju veco, man Eiduka iedeva vienu vecu, tādu ritīgi norūsējušu šķēpu, un es vienkārši braucu mājās, es izmācījos, un tad es gāju ar dīķmeli mētāt to šķēpu. Man bija vienkārši, es nezinu, cik man bija 12, 11 gadu, un tas šķēps lielais, to, ko mēs tagad sievietes metam. Un viņš tur lido, necik, bet es vienkārši domāju, es tur iztēlojos, kur tur ir izmetiena līnija, un man jau tas viss bija jau tad galvā, kad es zināju, ka es reāli būšu uz lielās skatuves. Man kā mazam bērnam, kad es atbraucu mājās, man bija izklaides. Ne tikai mācījos, tā bija bērniem neizklaide, protams, tas bija vienkārši sots kaut kāds, bet man bija tāda maza apsēstība skatīties video par šķēpmešanu, skatīties video, kur Jānis Lūsis met Olimpiskajās spēlēs, kur viņš arī Tokijā izcīnīja medaļu, kur man izdevās īstenībā, kur Reinis Ošanieks salika kopā tos faktus, kad mums tur 64. gadā viņš izcīnīja medaļu un es sametu 64. Tādā. Es nezinu, kas tur ir, kas tas tāds ir, bet tas varbūt kaut kādas faktus var salikt kopā. Un, es arī īstenībā prezentācijas, kad man bija skolā jātaisa par zināmiem cilvēkiem vai kaut kādu lietu, kas tev patīk, es taisīju par šķēpmešanu. Un tas meitenei, man liekas, tas tāda interesanta tematika, par ko taisīt, bet man reāli interesēja. Man bija mājās tāda šķēpmešanas ābets, un tur viss bija iekšā rakstīts, tā kā pa visiem pirmsākumiem un pa konstrukcijām un par mūsu labākajiem, kas bija iepriekšējā gadsimtā, un es to visu lasīju. Bērnam jau tas nav tāda ikdienišķa nodarbe, bet es atceros, ka man tas ritīgi aizrāva. Un man bija kaut kāds tāds, ka es gribu, man vajag. Es būšu.